Piens ir kā dzīvības avots katram cilvēkam, it īpaši bērniem, kuriem ļoti nozīmīgi ir uzņemt pareizu uzturvērtībām bagātu pārtiku. Piens ir labākais kalcija avots, kurš ir ļoti vajadzīgs mūsu ķermenim, lai tas augtu vesels un stiprs. Tāpēc ļoti liela uzmanība mūsu ikdienā ir jāpievērš pienam un tā produktiem. Piena dzīves ciklā viss sākas ar gotiņu, kura dod pienu. Mūsdienās govs lielākoties ir sastopamas ar jaunākajām tehnoloģijām aprīkotos piena ražošanas kompleksos. Lielferma Tērces ir jauna mūsdienu tehnoloģijām aprīkota ferma, kurā tiek nodrošināts lopiem komfortabls mikroklimats, govju nepiesieta turēšana, barošanas bloks un atpūtas zona, kurās govis pavada lielāko sava laika daļu. Attieksme pret viņām ir kā pret cilvēkiem. Kompleksos ir automātiska ventilācijas regulēšana, sanitārais bloks un atsevišķa slaukšanas zāle govīm, māmiņām, kurām dzimst teliņi, kā arī atsevišķi kompleks jau piedzimušajiem teliņiem. Lai piens atbilst augstākajai kvalitātei, govis tiek barots ar augstvērtīgu barību, kas ikdienas tiek pasniegta tādā daudzumā, lai govis varētu ēst nepārtraukti visu dienu. Mūsdienās lopiņu aprūpi pamatā nodrošina tehnika, taču tik un tā galvenais ir profesionālu zootehniķu, veterinārā ārstu, kā arī piena ražotāju komandas darbs. No vienas govis dienā var izslaukt vidēji 30 litrus piena, mēdz būt arī govis rekordistes, kas dienā saražo pat 62 litrus piena. Lielfermā diennaktī tiek izslaukts ap 50 tonnām piena. Šobrīd Lielfermā Tērces atrodas aptuveni 2070 slaucamas govis un 1650 teliņi, tomēr Lielfermas ietilpība ir līdz pat 3000 slaucamām govīm. Fermā piena slaukšanas process notiek datorizēti. Paredzētajā slaukšanas laikā govis dodas uz karuseli, kur slaucēji rūpīgi notīra govs tesmeni un tikai tad govs tesmeni tiek uzlikta slaukšanas ierīce. Tērcēs slaukšanas process tiek nodrošināts ar 80-vietīgu automātiskā karuseļa tipa slaukšanas iekārtu. Šāda tipa slaukšana izslēdz jebkādu iespēju pienam saskarties ar apkārtējo vidi, tādā veidā nodrošinot pienam augstvērtīgāko kvalitāti. Tikko izslaukts gotiņas piens ir ļoti silts, apmēram 37 grādi, tāpēc piens pa caurulēm nonāk dzesētājā, kur tas tiek strauji atdzesēts līdz 4 grādiem. To dara, lai saglabātu piena vērtīgās īpašības. Piena dzesētājā piens tiek uzglabāts apmēram diennakti. Lai pārliecinātos par pieniņa labo kvalitāti, reizi nedēļā uzņēmuma darbinieki veic piena kvalitātes testus. Katru dienu fermā ierodas piena mašīna, kas pienu pilda cisternā. Kad tas ir izdarīts, piens uzsāk savu tālāko ceļu uz kādu no piena pārstrādes uzņēmumiem, kur tālāk pārstrādājot iegūto pienu, top mūsu tik ļoti iemīļotie un iecienītie piena produkti. Un, kad piena mašīna iebrauc piena kombinātā, tā vispirms dodas uz mazgāšanas boksu, lai piena nodošanas laikā tā būtu tīra. Pirms tiek uzsākta piena pārstrāde, kombināta laboratorijā pārbauda piena kvalitāti. Ja piens neatbilst visiem kvalitātes standartiem, to nepieņem. Tāpēc laboranti ļoti rūpīgi veic dažādas analīzes, paņem piena paraugus, lai noteiktu piena atbilstību visām kvalitātes prasībām. Piens visā tehnoloģiskajā procesā, tātad no sākuma līdz beigām, kad viņš jau ir gatavs ceļam pie patērētāja, viņš tiek pārbaudīts. Katrā tehnoloģiskajā procesā ir kaut kādi parametri, kuri ir jākontrolē. Un laboratorija konkrēti zina, kurā procesa posmā kādas analīzes ir jāveic, lai gala rezultātā produkts sanāktu kvalitatīvs. Papildus visām analīzēm speciālisti laboratorijās nosaka piena, tauku un olbaltumvielu saturu. Ja pienā ir vairāk taukvielu, tad no tā var saražot vairāk krējumu un sviesta, bet ja piens ir bagāts ar olbaltumvielām, tad labāk veidojas biezpiens. Kad laboratorijas speciālisti ir pārliecinājušies, ka piens atbilst visām kvalitātes prasībām, tiek dota zaļā gaisma. Piens var tikt izmantots ražošanai un to nosūta uz aparāta cehu, kur tiek veikta piena uzsildīšana, separēšana, normalizācija un pasterizācija. Normalizācija tas nozīmē, ka mēs pieniņam iegūstam vajadzīgo tauku procentu, tādu, kādu vajag katram konkrētam produktam. Jo no gotiņas piens nāk ar apmēram 3,5–5,5% tauku, un pasterizācija tas nozīmē, ka mēs pieniņu uzkarsējam, tad tiek nonāvētas patogēnie mikroorganismi, un pieniņš būs veselīgs, viņš nebūs kaitīgs, un tātad no šāda piena mēs iegūsim labu kvalitatīvu produktu tālāk.
Pēc aparātu ceha piens nonāk specializētos cehos, kuros tiek saražoti konkrēti produkti. Tas var būt sviesta cehs, biezpiena vai normēšanas zāle, kur top visi pārējie produkti. Latvijas zemnieku ražotais piens pārtop vairāk kā 200 dažādos veselīgos un gardos piena produktos. Piena pārstrādes procesu kombinātos nodrošina modernas iekārtas un tehnoloģijas, taču kombinātu lielākā vērtība ir augsti kvalificēti un profesionāli darbinieki. Visa pamatā ir meistaru prasmu un receptūras noslēpumi. Tieši tāpēc piens nekad nevar apnigt. Tas mudina uz radošumu un prasmīgu pārtikas tehnologu izstrādātajās receptēs tas pārtop dažādos vērtīgos piena produktos. To var saraudzēt, pievienojot dažādas vērtīgas baktērijas, iegūtas kā piena produktus. Savukārt pievienojot tam augļu piedevus, var ražot dažādus garšīgus jogurtus, bet veicot tālāk saraudzētā piena pārstrāde var ražot biezpienu un dažāda veida biezpiena produktus. Tas viss tikai 10 stundu intervālā. Process ir vidēji kāds 10 stundas, varbūt vairāk, kurā brīdī tas ir vajadzīgs pēc tehnoloģijas, tiek uzraudzīts šis tehnoloģiskais raudzēšanas process. Vidēji, 10-15 stundas. Viens no piena pamatproduktiem ir sviests. Sviesta ražošana sākas ar pasterizēta, nodzesēta saldā krējuma piegādāšanu uz sviesta cehu, kur tas tvertnēs tiek nogatavināts un kults kuļmucā. Kulšanas rezultātā no saldā krējuma atdalās paniņas un tiek iegūta viendabīga homogēna masa, ko sauc par 82,5% sviestu. Otrais piena pamatprodukts ir biezpiens, un biezpiena cehos tiek saražoti ļoti daudz dažādi produkti, kuriem kā par pamatizēvielu izmanto biezpienu. To iegūst atdalot liekās suliņas no biezpiena masas, kur ir veidota no atbilstoši ieraudzēta piena. No biezpiena ražo gan sāļās, gan saldās biezpiena masas, tai skaitā arī biezpiena sieriņus, kuriem tiek pievienotas dažādas piedevas un tie tiek glazēti. Mūsdienās ļoti populāri ir kļuvuši jogurti un tā produkti. Un jogurti top tādā veidā, kad viņiem tiek pievienotas dažādas piedevas, tā skaitā cukurs, stabilizators, konsistences nodrošināšanai un stabilitātei, gan džems. Produktu pēdējais etaps pirms nokļūšanas pie patērētājiem ir fasēšana. Fasēšanas cehā tiek fasēti tādi produkti kā pieni, kefīri, paniņas, krējumi, jogurta dzērieni un kokteļi. Parasti šos produktus var iepakot gan pudelēs, gan kartona kārbās, plēves iepakojumos, gan arī glāzītēs un stāvpakās. Parasti katram šim iepakojumam ir sava fasēšanas iekārta. Katram šim iepakojumam ir sava fasēšanas iekārta. Tad uz vienas fasēšanas iekārtas, piemēram, kartona fasēšanas iekārtas, mēs varam fasēt gan pienu, gan paniņas, gan kefīru, gan jogurtus. Piena produkti ir viena no prioritārajiem pārtikas produktiem, kuri bērniem ir jālieto ikdienas, lai tie augot uzņemtu pietiekamu kalcija daudzumu, ko lieliski var dabūt no Latvijā ražotiem ekoloģiskajiem piena produktiem. Tiem, kuriem piens īsti neiet pie sirds, kā laba alternatīva var izmantot sieru, jo tas ir lielisks kalcija avots un to var lietot visdažādākajos veidos, tāpēc siera patēriņš Latvijā pakāpeniski pieaug. Siera galvenā sastāvdaļa ir svaigs piens, kurš no gotiņas tiek ieliets lielajos siera katlos, kur tiek pievienots papildus sastāvdaļas – krējums, olu masas, sāli, ķimenes, atkarībā no sieru veidiem. Lai iegūtu sieru, piens tiek pasterizēts 2 reizes, kur rezultātā tiek iegūta siera masa. Pēc tās sagatavošanas to lej formās un nospiež siera presēs, lai iegūtu vienveidīgu formu. Specifisku garšu iegūšanai dažādu sieru šķirnes tiek ceptas. Ceptajam sieram ir ceļš ne tikai Latvijā, ceptais sieras iecienīts arī Igaunijā. Un mēs viņu cepam, pasniedzam tādu dabiski ceptu krāsnīs, kas ir, manā skatījumā, viņam arī ir tāda interesanta gan garša, gan arī tā pati konsistence drusku mainās no svaigā siera. Viņš ir drusciņi varbūt sausāks, bet liela daļa cilvēku viņu ļoti, ļoti ciena. Un pēc šī ritulīša iegūšanas, protams, mēs turpinām procesu, kamēr mēs to sieru atdzesējam līdz iepakošanas iekārtai, kur mēs viņu iepakojam, kur mēs līmējam tālāk uzlīmes.
Kad siers ir ticis iepakots, to nogādā uz lielajiem leduskapiem, lai nākamajā dienā sieriņš turpinātu ceļu jau pie tā mīļotājiem, lai tie to varētu nesteidzīgi izbaudīt, jo kā nekā katra siera izgatavošana ir rūpīgs roku darbs vairāku stundu garumā. Pats tehnoloģiskais process no piena, lai mēs iegūtu sieru, mēs patērējam apmēram līdz 3–4 stundām. Bet tad vēl turpinās šis nostādināšanas process, kamēr sieras vēl nostāv leduskapī līdz nākošai dienai. Tas nozīmē, ja mēs šodien ražojam sieru, tad mēs rīt viņu varam vest jau uz veikaliem. Tas laiks nav pārāk garš, bet, protams, ka tas viss ir roku darbs, tas viss ir darbs, kas tiek padarīts ar mīlestību un tāds, lai viņš būtu garšīgs katru dienu. Pašlaik Latvijā ir pieejams ļoti plašs pašmāju ražotāju sieru klāsts, kurš piedāvā izsmalcinātas garšas variācijas kopā ar ļoti lielu pievienoto uzturvērtību. Īpaši popularitāti pēdējos gados ir ieguvuši saldie sieri. Saldie sieri, kas ir interesanti mums pašiem, kad Latvijā arvien vairāk tiek iemīļoti tieši saldie sieri. Un es aicinātu arī mammām un tētiem šos saldos sierus dot bērniem, jo tur ir tiešām visas dabīgās lietas, kas spēcina gan bērnu veselību, gan viņu imūnsistēmu. Ja mēs to varētu novēlēt katrai ģimenei, nopirkt pa svaigu sieru arī tulīti saldējumu. Vai zināja to, ka mūsu mīļākais kārums saldējums, ar ko mēs našķojamies karstajās dienās un cienājam viesus savās dzimšanas dienās, kā labāko desertu tiek ražots no piena, kas tiek piegādāts no vietējām zemnieku saimniecībām? Katrs saldējuma ceļš sāks ar svaigu piena vārīšanu, izveidojot saldējumu masu, kurai pievienojot papildus nepieciešamās izeivielas vārīšanas katlā. Pēc tam masu pasterizē, tai plūstot cauri pasterizatoram, kur tā tiek uzsildīta līdz 82 grādiem Celsijā, kad aiziet bojā visi iespējamie mikroorganismi. Pēc pasterizācijas saldējuma masa tiek filtrēta. Masa tiek filtrēta, lai atdalītu iespējamos piemaisījumus, kas varētu būt dažādi izēvielu nogulsnējumi vai piedagumi. Un tad tālāk masa tiek padota uz homogenizatoru. Un tas ir tā, kad masai plūstot cauri homogenizatoram divās pakāpēs ļoti augstā spiedienā šīs tauku godītes tiek sadalītas mazākās un vienādās daļiņās, lai viņas izkliedētos visā produktā. Pēc homogenizācijas saldējuma masa tiek strauji atdzesēta līdz +2–6 grādiem, un tā tiek atstāta nogatavoties līdz nākamās dienas rītam, kad notiek saldējuma pildīšana vafeļu glāzītēs, dažādu tilpumu plastmasas trauciņos. Saldējuma masa, kura pēc konsistences ir šķidra, līstoša un līdzinās saldējam krējumam, no nogatavināšanas mucām tiek padotas uz frīzeriem, kur notiek masas putošana un daļēji sasaldēšana. Gatavo svaigo saldējumu no frīzera pilda vafeļu glāzītēs. Pēc tam aptuveni 1 stundu saldē ātru saldēšanas skapī, jeb šokkamerā, kur ir -40 grādi. Veselu stundu saldējums ejot cauri tam skapim sasalst, un tad ārā nāk jau gatavais sasalušais saldējums. Pēc saldēšanas roboti no pildīšanas līnijas padod sasalušo saldējumu uz pakošanas līniju, kur katru saldējumu sapako folija iepakojumā. Saldējumu pildīšanai trauciņos princips ir tieši tāds pats, kā pildīšanai vafeļu glāzītēs. Saldējuma masa no augšas, no vārīšanas sektora tiek padota uz leju, uz frīzeriem. Saldējuma masa saputojās, daļēji sasalst un tiek pildīta attiecīgi trauciņos. Pēc pakošanas saldējumi tiek salikti kartona kastēs un nodot uz saldētavu, kur tiek uzglabāta atbilstošos apstākļos. Visiem saldējuma veidiem ir nepieciešama vismaz diennakts, lai tie sasaltu. Kas tad arī ir šī 3. diena saldējuma ražošanā, un tad tas nonāk mūsu galdā. Mūsu tik iemīļotais piens ir ļoti daudzveidīgs un uzturvērtībām bagāts. Tieši tāpēc piena produkti ir jālieto katru dienu, lai pietiekamā daudzumā mēs uzņemtu kalciju, kurš ir tik labs mūsu ķermenim, kauliem, zobiem un matiem. Piens visnotaļ uzlabo mūsu imūnsistēmu, it īpaši, ja tiek lietoti Latvijā ražotie ekoloģiskie piena produkti.